Līva. Es esmu Latvijas vēstnieks Igaunijā. Es strādāju Igaunijā kā vēstnieks kopš pagājušā gada oktobra, bet šī nav mana pirmā reize, kad es strādāju Igaunijā kā diplomāts. Esmu strādājis šeit kaut 5-6 gadus atpakaļ, bet tagad es esmu augstākā amatā. Es domāju, ka mēs visi esam bijuši, mēs esam uzskatīti sevi kā privileģēti, jo mēs esam iepazinuši līdz Sviedriem Vaigā piemiņas vietu, kas ir saistīta ar Latviju, kas neatrodas Latvijā, kas patiesībā neatrodas pārāk tālu no Latvijas. Bet, godīgi sakot, maz tik daudz cilvēki Latvijā nezin, ka šāda vieta, šāda piemiņas vieta ir Igaunijā. Šī nav vienīgā šāda veida piemiņas vieta Igaunijā. Ir vēl viena, vismaz kas man ir zinām, kas atrodas Narvā, kas padomju laikā tika pilnīgi praktiski iznīcināta. Tā tika atjaunota pirms 10 gadiem. Šī, protams, ir nesalīdzināmi labākā stāvoklī. Man tiešām gribētos, lai manā darba laikā Igaunijā, kas vēl ir 3,5 gadi, kad ļoti tuvu būs arī Latvijas 100 gadi, lai šī piemiņas vieta un arī citas piemiņas vietas Igaunijā tiktu sakoptas tādā veidā, kā Igauni ir sakopuši savas atbrīvošanas kara piemiņas vietas Latvijā. Ar šo vietu man arī nedaudz ir personiska saistība, jo šie strēlnieki, kas šeit bija, tas rezervas bataljona komandieris, bija mans vecais tēvs, precīzāk, un viņš bija mana tēva auģa tēvs. Viņam stāsts nedaudz sarežģītāks. Tāpēc man, protams, ir ļoti patīkami arī šeit būt. Patiesībā es pirmo reizi šeit, tad nereiz zināju, ka šī vieta šeit ir. Tāpēc gribētu arī vēstniecības vārdā teikt visiem paldies, ka šeit piedalījās un pavadīja šeit svētdienu. Ceru, ka jums būs arī iespējams izbaudīt arī skaisto studentu pilsētu Tartu. Tā kā jūs domājat noteikti arī kādreiz mācīties tālāk, respektīvi, tad Tartu varētu droši vien būt arī viena no tām sapņu studiju vietām. Esmu saticis vairākus cilvēkus pazīst, kas ir mācījušies Tartu, un tā ir viena no tām studiju vietām, kas paliek laikam atmiņā uz mums. Kāpēc to es pie pieminekļa neteikšu? Es vienkārši gribu pateikt jums visiem ļoti lielu paldies, lielā skaitā, un arī smagi strādājāt. Vienu brīdi bija mazliet bailes, ko mēs visi šeit darīsim, bet izrādījās, ka darba ir un paliek nepadarījušies. Tā kā priecāsimies, ja mums atkal izdosies šīs talkas ieviest kā tādu regulāru aktivitāti, un viņas notiktu tādā gadījumā 2 reizes gadā pirms abiem valsts svētkiem. Pirms lielajiem valsts svētkiem, tas ir novembrī, un arī pirms māja svētkiem. Tas ir tā kā šobrīd. Liels jums visiem paldies, ka jūs veltījāt savu laiku. Jums tad labas lietas šīs lietas, jo jāpasaka arī saņemtiem paldies pareizi. Jo ļoti svarīgi, kas ir vietējā diaspora. Vai tie ir aktīvi, vai tie ir domāti tikai par naudas pelnīšanu. Un ir ļoti patīkami, ka šai gadījumā Tartu, Igaunijā latviešu nav daudz, bet tie, kas ir, tie rūpējas par saglabāšanu un arī valodu kultūru vēstures saglabāšanu. Un pareicies arī ar vēstures. Nevienmēr, teiksim, vēstniekam pietiek laika otrā zemē domāt par vēstures vietām. Ir arī tās lietas, kas šodien. Un ļoti jauki, manuprāt, ka mēs šodien visu varējām Bruno Javaiču sastapt. Tā kā paldies Igoram, kas izturēja, kur Igors ir, viņš jau izturēja, Igoram, un tiem, kā pareizi? Baltijas aizsardzības skola. Baltijas aizsardzības skola, kur ir gadiem jau, cik gadus ir? No 99. gada, kad mēs
gribēju pateikt pēc tam paldies Andris Krūtikās, kas bija pirmais iniciators, kur mums 88. gadā atbraucot sakot 50 gadu aizmirstību. Un arī finansiālā palīdzība, instrumentu iegādēji, ko viņš atkal dāvināts. Bet nu, pats var domāt,